cilvēktiesību neievērošana ved uz policijisku valsti. Un, lai mēs nenonāktu šajā policijiskajā valstī, es uzaicinājis jūs ierasties uz šo preses konferenci, jo uzskatu, ka ir nepieciešams runāt publiski par vairākām ar vien plašāk ejošām tendencēm, kas ir saistīts ar advokātu un advokātu kolēģijas kā profesionālas korporatīvas organizācijas neatkarības apdraudējumiem. Ir visai saudabīgu kriminālu procesu parādīšanās pēdējā laikā, kas arī ir iemesls faktiski šai preses konferencei, kad krimināla process tiek uzsākts pret advokātu par to, ka advokātu ir pārliecinājis neliecināt. Jebkura advokāta tiesības ir neliecināt. Un šeit ir šī pārliecināšana tiek tulkota, ja tiek apgalvots, ka advokāts ir iespaidojis neliecināt ar vardarbības piedraudējumu. Vai atkal ir izpratne? Tā ir nevēlēšanās izprast, ja vienkārši nezināšana. Ka advokāts ir tas, kurš klientu informē, izstāst viņam, kā attiecīgajā situācijā rīkoties labāk. Un tas ir ļoti bieži, kad advokāts iesaka neliecināt, lai pēc tam nebūtu atbilstoši tai likumdošanai, kuri šobrīd, nebūtu šī nekrimināla atbildība, bet atbildība pastiprinošais apstākļus, kad ir liecināts nepareizi, jeb nepatiesi. Runājot par konkrēto gadījumu, pagājušā nedēļā tika aizturēta viena advokāta. Viņa tika aizturēta pēc 7 no rīta un tika atbrīvoti faktiski arī pēc 2 diennaktīm pēc 7 no rīta. Tātad viņa tika noturēta apcietinājumā, jau aizturēta. Maksimāli pieļaujamo laiku 48 stundas. Un šeit ir 2 jautājumi. Vai vispār bija pamats aizturēt, un vai bija pamats aizturēt uz tik ilgu laiku, tātad uz maksimāli noteikto laiku. Tātad viņas, jeb tas, ko uzskatīja izmeklēšana, ko viņa varētu būt izdarījusi, ir tas, ka viņa ir it kā izmantojusi savus advokāta pilnvaras un panākusi, jeb vardarbīgi ietekmējusi iespējams neliecināt. Ko es šeit saskatu, tātad kāds varētu būt pirmkārt jau pārkāpums? Policija nedrīkst pratināt klientu par to, kāda ir bijusi saruna starp klientu un advokātu. To arī aizsargā šis konfidencialitātes princips. Un šeit pratinot liecinieku par to, jeb klientu, advokātas klientu par to, kāda ir bijusi starp viņiem saruna, ko varbūt advokāti ir teikusi vai nav teikusi, faktiski tiek pārkāpts Eiropas Savienība pamatiesību hartas 7. pāns, kas garantē, pastiprināti garantē šo aizsardzību advokātu un klientu saziņai. Bet atgriežoties pie aizturēšanas, tad vai bija vispār pamats aizturēt? Un man atbilde ir šeit viennozīmīga nē.